Es nekad nebūtu domājis, ka es nonākšu ar savu tēmu profesionālās attīstības podkāstā. Tas vien ir apliecinājums tam, ka patiešām šīs tēmas ir ļoti līdzīgas un baudu un jaudu dod šī libido enerģija. Bet sievietēm, man liekas, vairāk ir tas, kā es teiktu, vienos vārtos, profesionāli, ja es nejūtos labi, tad arī libido ir tas, kurš cieš. Seksualitāte ir superspēja, jo, man liekas, lielākā daļa cilvēku tā nedomā un uzskata to joprojām par tādu tabū tēmu. Es to uztveru kā tādu iekāri uz dzīvi. Un to var dabūt gatavu tikai tad, ja tev ir labsajūta visās savās svarīgākajās dzīves sfērās. Fiziskā veselība, emocionālā veselība, vide, kurā es dzīvo, un ceturtais ir hormonālā sistēma. Mums ir jāļauj savu reizi piedzīvot to, ka šobrīd es atpūšos no tās savas mīlēšanās ar dzīvi. Tā sajūta jau nevar būt mums nevienam tāda ļoti līdzenā, tikai un vienīgi iekārojoša un uzbudinoša sajūta par dzīvi. Mēs diezgan ātri nomirtu, ja mēs tā dzīvotu tādā konstantā uzbudinājumā. Viena no episkākajām pieredzēm bija, ka es gāju pa parku uz Rimi veikalu iepirkties, un man parka vidū vienkārši ir orgasms. Šobrīd varbūt tas izklausās, wow, cik forši. Īstenībā tas kaut kādā brīdī kļūst apgrūtinoši un ļoti, ļoti neveselīgi, un tas to tikai pastiprina to tavu izdegšanu. Tāds teiciens, tā kā tu mīlējies, tā tu dzīvo. Tā var izdarīt ļoti daudz secinājumus. Nepatīk tas teiciens, kas saka, es par seksu nerunāju, seksu daru. Tieši kā tu viņu var izdarīt kvalitatīvi, ja tu par to nerunā. Jebkura krīze ir uz attīstību. Un tik kopš es to apzinos, man ir arī daudz vieglāk kaut kādus drosmīgus soļus spērt. Arī caur to baidīšanos, arī caur to kaut kādu neziņu. Zinu, ka tur būs labāk, ja reiz man tāda ideja ir atnākusi vai tāda sajūta. Vienlaikus, ja partneris vai darba devējs tevi nav gatavs sadzirdēt, tad vai ir vērts pie šāda partnera un pie šāda darba devēja palikt? Man jau tāpat ir dažādas veselības grūtības, es negribēju vēl iegūt arī savu onkoloģiju. Un tas arī bija iemesls iemīlēt sev vairāk, likt sev kā prioritāti, kļūt kaut kādā ziņā arī par egoistu un pateikt, viss, nē, man pietiek, es eju prom. Un mēs arī no labiem cilvēkiem aizējam projām reizēm, vai ne? Ir kaut kādas lietas, ar kurām tu vienkārši vairs nevari dzīvot. Tādi ļoti garīgi cilvēki, bet viņi arī ir seksuāli, viņi vienkārši to piedzīvo citādāk. Reizēm mēs uzdodam šos provokatīvos jautājumus, jo mēs gribam izklausīties labāki par to otru cilvēku, vai pareizāki, vai zinošāki, vai labāki, un tad mēs to partneri varam izprovocēt ar kaut kādām preteklībām bišķiņi. Un mēs varam tēlot arī aiz izmisuma, jo man vienkārši šo darbu vajag, man vienkārši šīs attiecības vajag. Un pat ja es redzu, ka tas nav mans, man tik ļoti ir apnicis būt vienam, ka es gribu pamēģināt.